1990. gadu pirmajā pusē. Labvakar visi Latvijas televīzijas 7. kanāla skatītāji. Tiešām šis fināls ir pietiekams spriedzes bagāts, bet arī toreiz 1995. gadā spriedze bija ļoti liela. Atcerēsimies, bonus tiešām bija vadībā pret brocēniem SVH, jeb SVH brocēniem ar 3-1, un tomēr Gundara Vēders fantastiskā spēle un arī varbūt arī pieredze jau, jo starp citu runājot arī par to, vai ASK Rīga vēlas uzvarēt tieši šodien un saņemt jau čempionu titulu ar Raivo Otersonu pēc pagājušās spēles, kas toreiz spēlēja bonus sastāvā un bija viens no vadošajiem arī. Helmans atkal savā pozīcijā ārpus 3 punktu līnijas un Dušans Jeličs ir precīzs pirmajā uzbrukumā. Un arī Bramlets ir precīzs, jā. Grūts metiens pēdējā sekundē, tad viņi arī nav uzvarējuši. Braks pret viņu gan Helmans, gan nostaigāt fiksē Juris Kokainis. Bramlets sedz Helmani un nostaigāts. Jā, labi, Braks uzlika roku uz bumbas. Jeličam nekas cits neatlika. 3 sekundes līdz uzbrukuma beigām. Braks ir precīzs. Arī Babrausks. Braks atkal savā iemīļotajā vietā brīvs un arī atkal precīzs. Jā. Nu, Braks ir grūts, sevišķi iepriekšējā spēlē. Mēģina atkal Ulfs Helmans. Jā, Ulfs Helmans ir precīzs. Un Veidsvoldičs gandrīz tiek līdz. Tagad jau ir atkal nostājies. Jeličs izmanto pretkustību to, ka Bramlets bija no viņa kā gabala nost, viss spiest nāk klāt. Bramletam un 2 punkti, jā. Tu līdz šim visi punkti tavam komandām ir gūti punkti Ventspilniekiem. Viļums izmēģina caurgājienu un uz sots uzbrukumā. Un lūk arī pirmajā asuma. Un arī tehniskā piezīme. Nesportiski piezīme. Šajās mēs īsti neredzam tiesnešu žestus. Šeit redzēsim daudz svilpienu. Šeit piezīme bija, šeit viss kārtībā. No Helmanim pret Viļumu. Kurš saspēles vadītājs. Un Sants Valters nopelna 3 soda metienus. Jā, jau kuro reizi 3 soda metienu. Liekas, ka arī Sants Valters šis metiens bija tāda diezgan liela avantūra. Jau atliecoties tālu, apmēram no 6,5–7 metriem viņš meta, vēl atliecot atpakaļ. Nu, protams, ir redzēts, jā, ka Sants Valters arī iemet šādus 3 punktēs, bet garām, bet tomēr nenoriskē nemet. Aksels Vairogs ir precīzs no 3 punktu līnijas. Precīzi metienu. Breks izmanto, ka Helmanis nāk pretī un aiziet garām un iemet. 13 punktu pirmajā ceturtajā jau Breks kontā. Apmēji un gūda 2 punktus. Sants Buškevits nomāna vienreiz, nomāna otrais, gandrīz tiek cauri. Nu, Bramletam jāspēlē, nē, tomēr atspēlē atpakaļ Buškevicam un Buškevits šoreiz ir precīzs. Vītols gandrīz atbrīvojas, un Vidot Buškevits tomēr paspēja. Citrus liek aizsegu. Un arī Aigars Vītols, 2 punkti. Klaus. Pats pašam izšļūt bumbu, pats viņai iespēja un ātrais pretuzbrukums no ASK puses uzreiz. Jā, skaisti, Kertis Miličs, jā. Nu, tas, kas neizdevās pašā sākumā, Ventspilnieku uzbrukums sākumā atņem bumbu, izdevās nedaudz vēlāk un loģiski 2 punkti ASK Rīgai. Lai arī ASK ir sērija, mainīja lēmums vairāk kārt minūtes pārtraukumu, bet tomēr nolēma arī pret Timermanu izmantot mainīšanos pie aizsegiem, bet Andrukai. Un bomba. Šeit cīņā Šenons pret Grafu. Tomēr uzbrukumu paliek 6 sekundes. Buškevits pret Šenonu. Apturēts grūts metiens pār Šenonu. Un ir 2 punkti. Un puslaiks tā arī beidz. Vairogam tagad jau 3-4 piezīmes. Valters ir precīzi 3 punkti. No. ASK ir iesākuši enerģijas. Spēles vadītāji ievērot diezgan celšaini. Veidot to kombināciju, ko uzskata pareizi treneris. Un Sants Valters vēl 3 punkti. No. Viņa situācija izskatās jau kritiski. Un vēl šeit Andrukaits izcīna pilnīgi brīvu bombu pret rožu. Minūtes pārtraukums. Redzēsim, vai tiešām ASK Rīgai izdosies pirmo reizi 21. gadsimtā nomainīt Latvijas basketbola līgā. Tādu izšķirošu triecienu dot Ventspils komandai, bet metieni nav precīzi. Un kurš otrādi Ventspils iemet 2 reizes no tuvas distances. Ventspilniekiem arī 3. Un Aigars Vītols. 2 punkti.
Iličs. Ventspilsniekam neizdevās lauzt spēli. Nu, ko vēl viens trīspunktnieks. Šoreiz tas nav precīzs. Bumba Bramlets atsita Handim Valderam. Valders vēlreiz, bet šoreiz precīzi. Pārāk daudz iespēju ASK mest 3 punktus. Brīdī bija brīvs, nepaspēja izmest un skaisti, jā, nu. Pašu sākumu. Andrukaits. Un arī viņš ir precīzi 3 punkti un atkal 10 punkti. 10 punkti. Talmetietis, Fenons, nomāna Viļumu, labi piespēle Vītolam brīvam un Vītols ir precīzs. Pārāk daudz ASK Rīgai. Atcīmot šoreiz nervi netur. Paiguls met pāri Bramletam un ir precīzs. Tas tikai 1 punkts. Caurgainā tas viņam arī izdodas un 2 punkti bez soļa. Šeit Vaikuls, Valters, kritieni, gājiens uz grozu, piezīme, bumbu grozā un Ventspils ir vadībā. Ventspils ir vadībā, nepilns 2 minūtes pēc beigām. Un Vaikuls ir bijis ļoti veiksmīgs spēles galotnē. Patiesībā sakot, Vaikuls ir tieši tas, kas ir radījis šo pavēlu. Otrs šodmetienu iznākumu. Otrs ir precīzi 3. Ventspilsniekiem jātiek uzbrukuma zonā vai jātiek vismaz ārā no borsmas, bet nē. ASK izstum tomēr Fenonu no laukuma bez pārkāpuma un bumba ir ASK 21 sekundi. Tars it kā tad uzdzirsteļoja un diemžēl arī pēc tam pats nopelnīja šo piezīmi. Un arī šeit būs. No te vēl var izmest Sāns Buškavits. Šo tālmetienu viņš tagad iemet, bet tas vairs neko lietas būtību nemaina. 86-83. Tāds ir 5. spēles rezultāts un Ventspilsnieki pagarina fināla sēriju vēl līdz svētdienai. Vismaz līdz svētdienai. Bet tas jau būs Rīgā, arēnā.